taisīju tādu eksperimentu pirms gadiem 2, kur es principā 70% manu uzturu bija McDonald's. Es sportoju un es nodevu analīzes pirms es uzsāku un pēc. Pēc bija labāks. Līdz ar ko tajā brīdī es gribēju cilvēkiem parādīt, ka ja tu tiešām esi gatavs sportot 3 stundas dienā, tu varēsi pilnīgi jebkā. Un par veselīgu uzturu un sportu ir jāsaprot, ka visu var sabalansēt. Un tas, ka tu apēdīsi 2 burgerus nedēļā, ja tu sportos, tad neko dzīvē nemainīs. Un starp citu, ir viens no tiem cilvēkiem, kam neauga muskuļu masa, kam svars nekādīgi neauga, to bieži vien ir jāēd kaut kas neveselīgāks, jo tur ir vairāk kalorijas un tādā veidā tu vienkārši uzņem to, ko tu neuzņem par parastu uzturu kaloriju ziņā. Nu, protams, pirms tāds ejas neveselīgi, vajadzētu pārbaudīt asins analīzes, pārbaudīt, vai tā veselība viss ir ok. Bet doma tāda, ka tagad katrā ēdienreizē tu ēdīsi vistas fileju un tu tur būs baigi forši, nu nebūs. Tu būsi izbesījies katrā ēdienreizē, ēst kaut ko negaršīgu un beigās to rezultātu zālē varbūt pat neinteresēs. Tā kā visu vajag plus mīnus sabalansēt.